kas staigājuši pa Vecrīgu, noteikti zina 3 brāļus mazajā pilsielā. Tik pazīstams skats, vai ne? Jā, protams, ikoniķa vieta. Bet vai ir zināms, ka šis slavenais nosaukums un pat tas gods būt par vecāko namu, ka tas kādreiz piederēja pavisam citām ēkām? Tieši tā. Šodien, balstoties uz informāciju par 3 brāļu vēsturi, mēģināsim izsekot šim stāstam. Tas ir pārsteidzoši, cik līkumots tas ir. Izrādās, ka nevienmēr tie bija 3 brāļi un nevienmēr šie nami. Jā, ne tikai nosaukums ir mainījis adresi, bet arī pat ideja par Rīgas vecāko dzīvojamo ēku. Sāksim ar to vecāko namu. Pirms, 100 gadiem tas tituls piederēja Vandeberga namam, tas bija Pilsielā 13. Tieši tā, un tam bija tāds ļoti iztieksmīgs augsts gotisks jumtkals, tāds stāvs pakāpjenveida. Kādi bija raksturīgi jau 14. un 15. gadsimtam, tāda klasiska viduslaiku ēka. Apakšā dzīvoja, augšā noliktavas. Jā, bērniņos glabāja preces, bet, diemžēl šo vēsturisko namu 1905. gadā nojauca. Ak, vai? Jā, lai uzceltu vietā jaunu ēku. Un redzi, tikai tad par vecāko sāk uzskatīt to namu mazajā Pilsielā 17, bet vēl bez tā brāļa vārda. Tātad tas tituls tā kā ceļoja. Bet ja šis vēl nebija brāļis, tad kuri tad bija tie pirmie īstie 3 brāļi? Lūk, tas interesantākais pavērsiens. Tie atradās pavisam citur Arsenāla ielā 5. Arsenāla ielā? Jā, tās bija principā 3 noliktavas. Faktiski viena liela ēka, bet sadalīta 3 daļās. To 1787. gadā uzcēla starp citu pazīstamais Kristofers Haberlands. Haberlands. Pasūtītājs bija tirgotājs Tomas Cukerbekers, ja? Tieši viņš. Un tagad uzmanību. Nosaukums radās no 3 akmenī cirstiem attēliem, bareliefiem virs iejām. Kādi tie bija? Viens attēloja cukurfabriku, otrs krāvēju, bet 3 – 3 vīrus, kas sadavušies rokās. Un šis pēdējais saucās 3 brāļi. 3 vīri sadavušies rokās. Vai tur nebija kāda saistība ar brīvmūrniekiem? Cukerbekers taču dibināja pirmo ložu Rīvā. Jā, tā ir ļoti ticama versija. Un ir ziņas, ka arī pats Haberlands iespējams bija masonis. Tā ka tas bareļefs varētu būt tāds, mājiens. Un kas notika ar šiem Haberlanda noliktavām? Vai tās vēl ir saglabājušās? Ēkas joprojām stāv Arsenāla ielā. Cukerbekera firma gan sen bankrotēja, un tie bareļefi arī ir gandrīz zuduši laika gaitā. Bet ēkas ir. Tikai nosaukums, tas ar laiku aizmirsās un, kā saka, pārceļoja. Tas mūs ved pie nākamā jautājuma, kā tad uzmanības centrā nonāca šie nami mazajā Pilsielā? Lielāka interese par tiem parādījās ap Rīgas 700 gadu jubileju, tas ir 1901. gadā, īpaši par namiem numur 17 un 19. Tos pat nokopēja jubilejas izstādē, vai ne? Jā, uzbūvēja kopijas īpašā paviljonā. Un jau 19. gadā arhitekts Melbarts, viņš aicināja tos aizsargāt, jo bija bāžas par pārbūvēm, kādas jau bija skārušas blakus esošo namu numur 21. Bet tad sākās Pirmais pasaules karš. Jā, un visi plāni apstājās, restaurācija nenotika, un ēkas turpināja tā teikt nolaisties. Situācija bija tik slikta, ka tam namam numur 21 pirms 2. pasaules kara pat tika izdota nojaukšanas atļauja. Par laimi to neīstenoja. Un tad nāca pēckara periods. Rīga bija smagi cietusi, zaudējusi daudzus savus simbolus – Melngalvju namu, Rācnamu, Pēterbaznīcas torni. Tieši tā. Pilsētai vajadzēja jaunus stāstus, jaunus apskates objektus no tā, kas bija palicis. Un šo lomu lieliski varēja pildīt mazās Pilsielas nami. Sākumā uzmanība bija uz numuru 17 un 19, bet tad ansamblim pievienoja arī numuru 21. Un tie tad kļuva par jaunajiem 3 brāļiem. Jā, un tas stāsts par Cukerbekera noliktavām, tas palika vēstures arhīvos. Šie nami pārņēma stafeti. Tad beidzot esam tiem brāļiem, ko pazīstam šodien. Apskatīsim tos nedaudz tuvāk. Sāksim ar vecāko, numuru 17. Tā pamata ir tiešām seni no 15. gadsimta. Pēc kara 50. gados to restaurēja, atjaunoja to iespaidīgo gotisko pakāpju veida jumta galu frontonu. Un tam bija arī smuks portāls, bet to pārcēla. Jā, tas interesanti, tas skaistais 18. gadsimta portāls, tās greznās ieejas durvis,
tika pārceltas pie blakus nama pie numura 19, bet iekšpusē 17. namam saglabājas milzīgs sens manteļas kurstenis. Tālāk vidējais brālis numur 19. Tas izskatās jau nedaudz greznāks, manierīgāks. Jā, tas ir celts 1646. gadā. Tur patiesībā apvienoja divas mazākas, senākas ēkas. Tam ir renesanses un manierisma stila iezīmes, tas ir dekoratīvākas nekā gotika. Fasāde atjaunota pēc sena Johana Kristofa Brauca zīmējuma. Un tam tagad ir tas portāls no NR17. Tieši tā, tagad tas rotā vidējo brāli. Un visbeidzot jaunākais – NR21. Tas, kuru gandrīz nojauc. Jā, tas pirmo reizi minēts 1718. gadā, bet 19. gadsimta beigās to pamatīgi pārbūvēja. Tā sauktajā neorenesanses stilā, atdarinot senos stilus. Pēc kara tas bija sliktā stāvoklī, bet tika saglabāts, lai veidotos ansambls. Un tā fasāde rekonstruēta arī izmantojot brocis zīmējumus un dažādas detaļas no muzeju krājumiem. Tātad sanāk, ka šis nosaukums Trīs brāļi tieši šiem namiem mazajā pilsielā nostiprinājās tikai pēc Otrā pasaules kara. Jā, viss liecina par to, varbūt pat nedaudz iedvesmojoties no Tallinas slavenajām Trīs māsām, kas to lai zina. Bet tagad šis ansamblis ļoti labi simbolizē Rīgas dzīvojamās arhitektūras attīstību gadsimtu gaitā, no gotikas līdz barokam un vēlākām pārbūvēm. Un likumsakarīgi, ka tagad tur ir Latvijas arhitektūras muzejs. Protams. Un muzeja iekšpagalmā var redzēt dažādus akmens portālus un ciļņus no citām zudušām vecerīgas ēkām. Jā, esmu tus redzējusi. Un, redzi, tieši šie fragmenti pagalmā liek aizdomāties. Tie ir kā tādi, vēstures bāreņi, zaudējuši savas mājas. Interesanta doma. Vai šīm detaļām, kas reiz rotāja dzīves ēkas, nebūtu jāatrod vieta jaunās būvēs vecerīgā? Varbūt tās varētu kaut kā atkal integrēt pilsētvidē, lai turpina stāstīt savu stāstu. Līdzīgi kā Trīs brāļu nosaukums atrada jaunu mājvietu un jaunu nozīmi. Ko par to domāt?